Esiet sveicināti Ziemassvētkos, klāta LNT ziņas studijā Ivo Goldmans, bet vispirms īsumā par galvenajiem tematiem ziņās. Pāvests Ziemassvētkos aicina uz mieru un saticību. Avio satiksme Eiropas lidostās atgriežas normālās sliedēs. Latvijā iedzīvotāji sākuši mazāk lietot reivinošos dzērienus, taču alkoholiķi netrūkst. Un kāds liktenis sagaida Jelgavas automobīļu rūpnīcu? Latvijā un visā kristīgajā pasaulē šodien svin pirmos Ziemassvētkus. Agri no rīta zvaniem skanot, baznīcas cilvēkus sauc uz svētku dievkalpojumiem. Mācītāji gadu nogali salīdzina ar eksāmenu sesiju, kad daudz kas jāpagūst, bet laika ir maz. Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcā šorīt bija arī Ivo Jurkāns. Līdz dievkalpojuma sākumam pulksten 10 no rīta palikušas tikai dažas minūtes, un Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas draudze steidz ieņemt vietas. Kam katru svētdienu, kam retāk baznīca ir vieta, kur aizbēgt no steigas, sakārtot domas un satikt Dievu. Īpaši jau Ziemassvētkos pieminot Kristus dzimšanu. Koši ir prieka svētki. Ir liels prieks, man liekas, un šī ir brīnišķīga ziema. Un mēs bijām vakardien vakarā šeit, man liekas, sākt tos svētkus tā pa īstam un šeit turpināt viņus piedzīvot. Es priecājos, ka mēs nobirzām mašīnai visus stiklus un tomēr paspējām, lai arī ar nelielu nokavēšanos, bet uz dievkalpojumu jau vakarā mēs neriskējām pēc tām laika ziņām, ka visi ceļi būs slideni un tā. Bet, uz baznīcu ir Ziemassvētkos obligāti jānāk. Es to daru patiesībā ļoti reti, kādas 1 vai 2 reizes gadā. Bet uz Ziemassvētkiem gribās. Ziemassvētku īpašs laiks ir arī mācītājiem. Ik gadu jāatrod kāds jauns vēstījums, kuru sanākušajiem nodot. Mācītāji Rinalds Grants un Krists Kalniņš stāsta, ka domas par Ziemassvētku sprediķi sāk raisīties jau ap rudens iestāšanos, taču visi punkti uz I nokļūst tikai tagad. Mācītājiem reizēm Ziemassvētku laiks ir tāpat kā studentiem sesijas laiks. Un tad vienmēr mēs, kā studenti, sev sakam, nākošo reizi es sākšu ļoti laicīgi. Parasti tas tā neizdodas, un es no sākuma domāju, ka tā varbūt ir tāda mācītāja tāds slinkums vai kas, bet pēdējos gadus esmu piedzīvojis, ka tu nevari īsti Ziemassvētku vēsti tā sagatavot pasludināšanai, kad tu vēl esi ļoti tālu no tā paša notikuma. Tas ir tā, ka tas nāk kopā ar laiku un visas tās noskaņas un tā steiga un skriešanas, un tad tu atkal sajūti to problemātiku, kur tev kristīgā baznīca saka, nē, gluži otrādāk, tas ir tāds laiks, kur nobremzēt, un tur tā ir lēnām. Un tad jau tas viss tājās cilvēciskajās sajūtās, viņš atnāk, un tu saproti, ar ko cilvēki dzīvo un cīnās, un tu mēģini pasakīt, kad arī, ja izdodās kaut uz mirkli, nobalansēt šajā laikā, un vismaz bišķi paskatīties, Dieva virzienā, tas jau ir daudz. Savās prediķīs stāstot par Kristus piedzimšanu, Kalniņš šogad īpaši akcentēja grūtības, ar kurām cilvēkiem dzīvē jāsastopas, un spēku, ko mums spēj dot ģimene. Vecā Ģertrūde var lepoties, ka šeit tik svētdien uz dievkalpojumu sanāk ap 300 cilvēku. Tāpat kā šodien, lai arī pirmajos un otrajos Ziemassvētkos Rīga parasti ir tukša. Tad, kad tika Ziemassvētkos iedibināta brīvdiena, tad mēs, rīdzinieki, no tā esam zaudējuši, jo protams, ka visi cilvēki Rīgā, kas var, viņi kaut kur dodās uz laukiem, un tikai fiziski daudz cilvēku neatrodās Rīgā šajās dienās. Ivo Jurkāns, Raids Valters, LNT. Tikmēr Vatikānā Svētā Pētera laukumā atzīmēt kristīgās pasaules pirmos Ziemassvētkus šodien bija pulcējušies apmēram 100 000 cilvēku, bet desmitiem miljonu notiekošo vēroja televīzijas tiešraidē. Viņus savā tradicionālajā Ziemassvētku vēstījumā uzrunāja pāvests Benedikts 16. Kā ik gadu pāvests sveic ticīgos 65 valodās, novēlot priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Dienu iepriekš pāvests Vatikānā noturēja svētku misi. Dievkalpojumā pāvests aicināja uz
izrēliešu un palestīniešu mierīgu līdzās pastāvēšanu, kā arī mieru visā pasaulē. Dievkalpojumi šogad notiek pastiprinātos drošības apstākļos. Tie ieviesti pēc incidenta pērn, kad pusnakts dievkalpojuma laikā kāda sieviete pārlēc drošības barjerai un nogāza pāvestu zemē. Daudz bērnu šajos Ziemassvētkos jūtas pamesti un vientuļi, tāpēc bērnu un jauniešu uzticības tālrunis pieņem simtiem zvanu. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Ziemassvētku laikā rīko īpašu akciju, kuras laikā bērnu un jauniešu uzticības tālrunis ir sazvanāms visu diennakti. Varbūt atšķirībā no tā, ka tagad ir Ziemassvētki, varbūt vēl asāk var tieši sajust to, ka bērni ir vientuļi un viņi nezin varbūt kā aizpildīt šo laiku. Un vēl asāk varbūt izjūtams ir tas, cik viņi ir vientuļi tieši savās ģimenēs, ja, un attiecībās varbūt ar citiem cilvēkiem. Psihologi uz uzticības tālruni visu diennakti būs sazvanām arī otrajos Ziemassvētkos. Šis zvans ir bez maksas, gan zvanot no fiksētā, gan mobilā tālruņa. Aicināti ir zvanīt ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki, ja ģimenē ir sasāpējušas problēmas un tām nepieciešams risinājums. Ja ģimenē no vardarbības cieši sieviete, tā nav viņas, bet gan vīriešu un sabiedrības problēma. Atbilstoši šādai izpratnē par to runā Norvēģijā un aktīvi rīkojas gan valsts, gan nevalstiskā līmenī. Un tas nav tāpēc, ka būtiski palielinātos vardarbības upuru skaits, bet tāpēc, ka sabiedrība ir gatava par to runāt. No Oslo ziņo Ils Dobele. Redzot vardarbību, cilvēki novēršas. Diemžēl daudzām sievietēm tā ir ikdiena. Es visu laiku par to domāju. Ko es izdarīju nepareizi? Kāds bija iemesls, kāpēc viņš tā rīkojās? Vai tā bija mana vaina? Vai es ko izdarīju? Pateicu nepareizi. Sievietes bijušais vīrs viņu sita un draudēja nogalināt. Es aizskrēju. Viņš man sekoja. Es devos uz policiju un policija man atved uz krīzes centru. Tajā reizē man izdevās to izdarīt. Oslo krīzes centrā šī sieviete nonāca pirms 3 gadiem. Tā atrašanās vieta publiski netiek izpausta, lai pasargātu tik vienu no 2000 sievietēm, kuras katru gadu te atrod palīdzību. Vienas vai ar bērniem, taču visas cietušas no savu draugu, vīru vai radinieku nežēlības. Īslaicīgi patvērumu centrā pārsvarā meklē minoritāšu pārstāvis. Tikai 12% ir norvēģu sievietes. Kad šeit nonāk sievietes, mēs redzam, ka norvēģu sievietes vardarbību ir piedzīvojušas daudz ilgāku laiku nekā imigrantes. Tam ir sakars ar kaunu. Nomācošajās attiecībās viņas parasti nezina par savām tiesībām, taču centrā var saņemt atbalstu, sociālo palīdzību, psihologu un arī advokātu padomus. Ar likumu ir noteikts, ka sieviete patvērumu un palīdzību var saņemt katrā municipalitātē. Norvēģijā pavisam ir 52 krīzes centri, kas darbojas kā nevalstiskās organizācijas, bet tos pilnībā finansē valsts. Likumdošana atbalsta Norvēģijas domāšanas veidu, un mēs darām visu iespējamo, lai sievietes saņemtu palīdzību, kuri viņām pienākas. No sitieniem paglābušās sievietes sevi nesauc par upuriem, bet par izdzīvojušām. Lēmums vērsties pēc palīdzības viņu dzīvē ir bijis pagrieziena punkts. Tieši tāpat sauc rīcības plānu viņu atbalstam, kuru īsteno 6 ministrijas un policija. Pēdējos gados līdz tiesai nonācis lielāks skaits policijas ierosinātu lietu, bet tas nav tāpēc, ka ir palielinājusies vārdarbība, bet gan tāpēc, ka mēs esam atvērtāki. Šai problēmai cilvēkiem ir kļuvis vieglāk pateikt, ka tas ir nepareizi un lūgt palīdzību. Speciālu apmācību apgūši policijas darbinieki parasti tieši viņu upuru aizved uz krīzes centru un atbalsta, kad sieviete krīzes centru ir atstājusi un, ja viņai ar tiesas lēmumu tiek piešķirta īpaša aizsardzība. Ir svarīgi plānot drošības pasākums vienlaicīgi un noskaidrot, kāda veida draudi pastāv. Iespējams, upurim ir nepieciešama šāda ārkārtas sistēma. Šo jauno sistēmu jau izmanto vairāk nekā 300 cilvēku Oslo. Tas dod tūlītēju signālu no upura, ja kāds grib tam nodarīt pāri, un policija to saņem iecirknī. Drīzumā tiks izmēģināts arī cits drošības līdzeklis. Potenciālajiem uzbrucējiem būs jānēsā īpašs aprīkojums, kas signalizēs, ja viņš tuvosies policijas aizsardzībā esošajai sievietei. Pret vardarbību iestājas arī organizācija, kur apvieno vīriešus. Tos, kuri noliedz jebkādu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, un tos, kuri nav solidāri pret saviem draugiem, ja tie mēdz iekaustīt savas otrās puses.
Tā dēvētās baltās lentītes kampaņa vēlas apvienot pēc iespējas vairāk šīs idejas atbalstītāju, tāpēc sadarbojas ar arotbiedrībām un Norvēģijas futbola asociāciju, kuru līderu balsīs ieklausās vairāk vīriešu. Ir tik daudz vīriešu Norvēģijā, kuri saprot, ko viņi ir izdarījuši, bet viņi par to nerunā. Tomēr viņi atklāja, ka tā rīkojoties, viņi iznīcina to cilvēku, kuru mīl. Mums ir jāsaprot, ka vardarbība pret sievieti tā nav sievietes vaina un viņas jautājums. Tas ir vīriešu jautājums un viņu vaina. Pirms pārdesmit gadiem vardarbības savā ziņā tika akceptēta kā daļa no ģimenes dzīves. Norvēģijā uzskata, ka, lai to mainītu, nav nepieciešami simtiem gadu vai paudžu nomaiņa. Tāpēc tiek pieliktas visas pūles, lai šādi zīmējumi tiktu uzlūkoti kā karikatūras, nevis realitāte. Ils Dobele, Aivars Baltmanis no Oslo. Lai nu kad, bet Ziemassvētkos vardarbībai ģimenē nav vietas, un kamēr cilvēks svin Ziemassvētkus, pastam darba pilnas rokas. Paciņu šogad ir krietni vairāk nekā pērn, taču kas tajās iekšā? Vairāk par to LNT ziņās pēc brīža. Rekordliels ceļotāju skaits šajos Ziemassvētkos devies uz Betlēmi, Jēzus Kristus dzimšanas vietu. Iepriekš turistu pieplūdumu kavēja nestabilā situācija tuvajos austrumos, taču šogad ir pārsniegtas pat pārdrošākās prognozes. Maija Surska turpina. Saskaņā ar kristīgo tradīciju Betlēmē ir dzimis Jēzus Kristus un pilsētā ir dziļa simboliska nozīme. Taču tuvajos austrumos esošās nestabilās situācijas dēļ daudzus gadus cilvēki atturējās uz Svēto zemi braukt. Īpaši pilsēta panīk pēc palestīniešu sacelšanās sākuma 2000. gadā. Tādēļ ebreji sāka apjost okupētajā rietumkrastā esošo Betlēmi ar žogu. Pat labāk 8 metrus augstais žogs stiepjas visa rietumkrasta platībā. Un Hāgas starptautiskā tiesa to jau vairāk kārt atzinusi par nelikumīgiem centieniem mazināt jau tā nelielās palestīniešu apdzīvotās teritorijas. Mēs, palestīnieši, esam lepni, ka šādā dienā Betlēma un Jēzus dzimšanas vieta vēl ir mūsu. Tā ir arī skumja diena, jo cilvēki labāk vēlēto Ziemassvētku svinēt bez žogiem apkārt. Turisti mums sniedz cerību uz pārmaiņām. Vēlme apmeklēt Bībelē aprakstītās vietas arvien aug. Šogad jau 3. gadu pēc kārtas tiek pārspēts iepriekšējais svētceļnieku un turistu skaita rekords. Vēl tūkstošiem svētceļnieku atrodoties ceļā, tiek lēsts, ka kopējais pilsētas viesu skaits šogad varētu pārsniegt pat iepriekš prognozētos 90 000. Amatpersonas pauž cerības, ka Betlemes kā turismu objektu popularizēšana palīdzēs uzlabot reģionu ekonomiku un veicinās Palestīnas kā neatkarīgas valsts atzīšanu. Maija Surska, LNT. Laika apstākļi parūpējušies par kārtējo triecienu aviosatiksmē. Simtiem cilvēku Ziemassvētku nakti pavadījuši Parīzes un Briseles lidostās. Aptuveni 200 pasažieru Ziemassvētku nakti pavadīja Parīzes Charles de Gaulle lidostā. Lidostas administrācijai nācās arī atbrīvot vienu no termināļiem. 60 cm biezās sniega segas dēļ pastāvēja bažas, ka var iebrukt tā jumts. Šī termināļa jumts jau iebruka 2004. gadā, nogalinot 4 cilvēkus. Gaisa un dzelzceļa satiksme bija traucēta arī Beļģijā un Vācijā, tomēr šodien dienas gaitā situācija ir uzlabojusies. Vismaz 40 cilvēki gājuši bojā un vēl 60 ievainoti terora aktā Pakistānas ziemeļrietumos. Sprādziens noticis pasaules pārtikas programmas sadales punktā, kur cilvēki bija ieradušies pēc humānās palīdzības. Sprādziens sarīkojas teroristu pašnāvnieci. Tikmēr Indijas varas iestādes izsludinājušas meklēšanā pakistāniešu kaujiniekus, kas draudējuši ar terora aktiem Mumbajā. Parīze un Maskava vienojušās par kopīgu militāro kuģu būvniecību. Francijas un Krievijas plāni jau iepriekš izraisīja sašutumu, jo šis ir pirmais gadījums, kad kāda no NATO dalībvalstīm pārdod Krievijai moderno militāro tehnoloģiju. Neapmierinātība ar to pauda virkne alianses dalībvalstu, īpaši Baltijas valstis. Uz 199 metrus garā kuģi iespējams izvietot jūras kājnieku bataljonu, 16 helikopterus, 40 tankus, kā arī līdz pat 70 automašīnām. Sākumā tikšot uzbūvēti 2 Mistral parauga helikopteru bāzes kuģi, un pēc tam var tikt uzbūvēti vēl 2. Prezidenta Valda Zatlera vizīte Maskavā šonedēļ pavērus ceļu plašākai abu valstu sadarbībai. To atzīst politologi. Un arī uzņēmēji cer, ka politiski labvēlīgā vide starp Latviju un Krieviju veicinās ekonomisko attīstību. Tikmēr kļūst zināms, ka Jelgavas automobīļu rūpnīcas AMO planta lielākie akcionāri Maskavas valdība tagad vēlas šo rūpnīcu pārdot. Kāpēc pieņemts šāds lēmums un kāds liktenis sagaida šo ražotni? To skaidroja Uldis Jaunzems.
Uzņēmums Amoplant dibināts 2005. gadā. Šovasar rūpnīca oficiāli atklāta un no tās konvejera noripojuši pirmie Jelgavā ražotie autobusi. Tagad lielākais uzņēmuma akcionārs Maskavas valdība nolēmusi no līdzdalības projektā atteikties. Uzņēmuma kapitāla daļu pārdošana saistīta ar Maskavas pašvaldības vēlmi atteikties no līdzdalības saimnieciskos projektos. Kopumā Maskavas valdībai ir akcijas vairāk nekā 60 dažādos uzņēmumos, un tie visi tiek pārdoti. Amoplant vadība notiekošo vērtē optimistiski un norāda, ka lielākā akcionāra izstāšanās no projekta rūpnīcas darbu neapturēs. Kamēr nav pabeigta Krievijas tirguma paredzētā autobusu ražošanas līnija, maz ticams, ka kontrola paketi varēs pārdot par nominālu vērtību. Maskavas puse to lieliski saprot, un iespējams viņi pabeigs investīcijas, un tikai tad pārdos uzņēmuma akcijas jau par atbilstošu cenu. Strādājoša rūpnīca ar noslēgtiem līgumiem ir Gards Kumos, skaidro Amoplant izpilddirektors, tāpēc iespējams, ka maskavieši paši atradīs nākošos uzņēmuma saimniekus. Uzņēmumā Amoplant Maskavas pašvaldībai pieder 92% kapitāla daļas. Starp mazākumu akcionāriem ir arī Jelgavas pašvaldība. Domas priekšsēdētājs Andris Rāviņš ir pārliecināts, ka vairāk par jaunu investoru piesaisti jāuztraucas maskaviešiem. Mūsu 2% šai akciju sabiedrībā ir neliels ieguldījums. Viņiem ir ieguldīts 30 miljonu eiro. Protams, ka viņiem ir vairāk ko domāt. Tāpat laikā Maskava ir ieinteresēta sadarbību ar Jelgavas rūpnīcu turpināt. Svarīgākā ziņa ir tā, ka viņiem autobusi ir vajadzīgi, un līdz ar to rūpnīca strādās pie tā, un mēs visi kopā strādāsim pie tā, lai šis produkts būtu. Viņi skatīsies Krievijas uzņēmēju virzienā, mēs skatīsimies rietumu uzņēmēju virzienā. Kuram būs labāks piedāvājums, tas noteikti arī uzvarēs. Jau janvārī Amoplant rūpnīcā ieradīsies Maskavas valdības pārstāvi, lai veiktu kompānijas biznesa izvērtējumu. Paredzams, ka jauna investoru meklēšana notiks bez steigas, meklējot labāko piedāvājumu. Uldis Jaunzems, Uldis Vejs, LNT. Latvijā iedzīvotāji sākuši mazāk lietot alkoholu. Tā norāda sabiedrības veselības pētnieki, atsaucoties uz alkohola patēriņa datiem. Tie liecina, ka reibinošo dzērienu patēriņš pērn samazinājies teju uz pusi. Taču narkologi ir pretējās domās. Cilvēki dzer vēl vairāk nekā līdz šim tikai nelegālo alkoholu. Turklāt gluži kā padomju laikos, īstu alkoholiķu vidū cieņā atkal ir odekolons. Tematu turpina Dana Albrehta Untāle. Analizējot pērnā gada datus atkarību jomā, Veselības ekonomikas centra speciālisti novērojuši īpaši pozitīvas tendences. Pirmo reizi 5 gadu laikā sabiedrībā būtiski samazinājies alkohola patēriņš. Tas absolūtā alkohola patēriņš ir tiešām samazinājies no 9,9 litriem. Un tas ir, gribu uzsvērt, reģistrētais alkohola patēriņš, tātad tur nav iekšā ēnas un arī nelegālais, protams, un ir samazinājies līdz 6,1 litram. Statistika gan īsteno situāciju neatspoguļo, saka narkologi, jo tieši nelegālais alkohols šobrīd tiek patērēts uz nebēdu. Pēc ilgu gadu pauzes fiksēts, ka atkal tiek dzerts odekolons. Ja mēs reāli skatāmies, kas mums nodaļā notiek, tad pacienti nav samazinājušies. Ļoti liela loma spēlē sociāli-ekonomiskie apstākļi. Cilvēki dzer no bezizējas, no bezcerības, un, diemžēl, tas nav veikalā pirktais alkohols pārsvarā. Runājot ar pacientiem, ko ir lietojuši, tas ir pirkts dažāds alkohols, ko mēs redzam arī pēc sūdzībām, teiksim, par ļoti izteiktiem nervu bojājumiem, tām saucamām alkohola polineiropātijām. To mēs redzam arī, teiksim, kad sūdzības ir par kādiem redzes traucējumiem. Ja, tā kā tiek lietots nekvalitatīvs, zemes kvalitātes alkohols. Veselības ekonomikas centra speciālisti gan iebilst, ja masveidā patērēt nelegālo alkoholu, tad slikti būtu arī citi rādītāji. Taču gluži pretēji, pēdējo 3 gadu laikā vairāk nekā 2 reizes samazinājusies saslimstība ar alkohola psihozēm, tikpat samazinājušies nāves gadījumu, kur cēlonis ir alkohols, piemēram, pašnāvības, transporta nelaimes gadījumu, noslīgšanas, nosmakšanas, slepkavības. Tomēr narkoloģis Armītis skaidri norāda, ja salīdzina pērno gadu ar šo, nevērs aizpagājušo gadu, tad statistika atkal kļūst bēdīgāka. Alkohola psihozes pieaug, turklāt parādās jauna tendence. Līdz baltajām pelītēm nodzeras arvien vecāki cilvēki un pavisam jauni.
Mums nodaļā guļ 70, 77, 80 gadus veci pacienti, gan ar paģiru sindromu, gan ar šīm alkohola psihozēm. Un otrs ir, kad arī ir daudz jaunieši, kuri guļ ar alkohola psihozēm. Ja? Tātad dotā mirklī mums ir 20 gadus vecs puisis, kuram tik tiešām mēs esam diagnosticējuši alkohola psihozi. Turklāt arvien vairāk cilvēku alkohola paģiras ārstē ar sintētiskajām narkotikām, proti amfetamīnu. Šādu pacientu skaits šobrīd tikai pieaug. Dana Ābrehta un Tālvalds Zauzāns, Sergejs Zavrotņevs, LNT. Gada nogalē Latvijas pastam darba divi tik. Ja iepriekšējos gados vairāk sūtītas apsveikuma kartiņas, šogad pie saņēmējiem ceļo arī mazākas un lielākas dāvanu paciņas. Dāvanā tikusi sūtīta pat Ziemassvētku eglīte. Par iecienītākajiem sūtījumiem stāsta Ārta Ludborža. Mazais Dominiks Latvijas pasta apsveikuma namiņā nosūtījis kartiņu mammai. Ko tu mammai uzrakstīji tajā apsveikumā? Priecīgus Ziemassvētkus, mīļi Dominiks. Aploksni arī veicat? Jā. Inta apsveikumus un dāvanas sūta tiem, kas atrodas tālumā. Pakās lieku kaut ko tādu, kas cilvēkam varētu atgādināt dzimteni šeit. Piemēram? Piemēram, es piparkūkus ielieku, varbūt kaut kādu grāmatiņu skaistu, kurā būtu kaut kas, no mūsu, pa mūsu zemi kaut kas stāstīts, tādā veidā. Pakas nesūt, nav kam sūtīt. Nav man rādi ārzemēs kaut kur, kam vajadzētu sūtīt pakas. Ziemassvētku vecītis dāvanas sūta arī saviem vistuvākajiem. Paciņās, piparkūks, ja var kaut ko vairāk. Ja nav pārāk tālu, tad konfekts, saldums, atkarīgi kam sūta. Maziem bērniem tur vēl kādu lielu pieliek. Tā kā mantīņas pietiekoši daudz vajag. Saldumi, suvenīri un starp citu arī cimdi ir visiecienītākās dāvanas, novērojusi pasta apsveikuma namiņa darbinieca Ina Rubene. Tomēr dažkārt nākas lūgt, lai dāvinātāji meklē citas veltes, jo, piemēram, zāles un smaržas sūtīt nedrīkst. Aizpagājuši gadu bija vairāk uz apsveikumu kartiņam. Bija kādas sīkpaciņas arī, bet nebija tik daudz kā šodien. Šogad ar Latvijas pasta starpniecību sūtīta pat Ziemassvētku eglīte. Visbiežāk dāvanas ceļo uz un no Vācijas, ASV, Krievijas un Lielbritānijas. Ziemassvētku un jaungada laikā Latvijas pasta apkalpoto sūtījumu skaits mēnesī pieaug 1,5–2 reizes, sasniedzot līdz pat 14 miljoniem vēstuļu un 30 000 paku. Ārta Ludborža, Valdis Zauzāns, LNT. Protams, arī sportisti šodien skatās, ko viņiem ir atnesis pastnieks vai Ziemassvētku vecītis, vai arī vienkārši atpūšas. Taču Lauris Lisbovskis šovakar ir LNT ziņu studijā un var par to pastāstīt vairāk. Labvakar, Lauri! Labvakar! Diemžēl hokejistiem nekāda atpūta liela diža nesanāk, jo Rīgas Dinamo jau rīt nākamā spēle kontinentālā līgā, bet šis patiešām ir laiks, kad varam nodarboties ar sportu brīvā dabā, slēpot, un arī par to mēs stāstīsim sportziņās. Savukārt Māris Grigals ir atgriezies no meža, kur ir izpētījis, kāds būs laiks. Priecīgs Ziemassvētkus, Māri! Paldies, liels Ivo, un labvakar, skatītāji. Reiz šoferīšiem arī nekāds atpūtas nav, jo līst lietus un gaisa temperatūra -5 grādi. Tātad viss, kas uzlīst, uzreiz arī sasāst, un šoferiem jābūt ļoti piesardzīgiem uz Latvijas ceļiem. Bet fotokonkursu dalībniekiem gan ir ļoti skaistas bildes, par tām nedaudz vēlāk jau plašāk mūsu laikziņās, un arī par laikapstākļiem, kas mūs sagaida turpmākajā naktī un arī dienā. Gaisa temperatūras ļoti zems, un lietus arī ir gaidāms, par to plašāk jau pēc brīža laikziņās. Ivo? Paldies, Māri! Vēl šovakar LNT kanālā ģimeniskās filmas. Vispirms komēdija visai ģimenei, ģimenes svētki. Pēc tam skatieties komēdiju Intuīcija, bet vēlāk LNT kanālā liriska komēdija Ģimenes cilvēks. Lai jums jauks vakars, uz tikšanos! Dzirkstošais vīns Alita un LNT sveic svētkos. Kā lai visu paspēj? Ir tik daudz labu cilvēku, bet es esmu tikai viens. Ko nepaspējis vecītis, sarūpēs Rimi. Cūgaļas cepetis maksā tikai 2 latus un 99 centīmus kilogramā. Torte Cieloriņa maksā tikai 3 latus un 99 centīmus. Malta kafija Jakobs Kronung maksā tikai 1 latu 69 centīmus. Mani svētki, mans Rimi.
Dāvanu vērtību nosaka tajās ieliktais siltums, nevis cena. Rīkojieties ar naudu tālredzīgi. Noguldiet to depozītā. Uzziniet vairāk 1878 GE Money Bank. AD uzticas visi Eiropas autobraucēji. Priecīgus un siltus Ziemassvētkus. Jūsu Hanzas maiznīca. Vēlies atrast labāku aizsardzību zobiem? Ja tu lieto zobu pastu jutīgiem zobiem, iespējams tu pietiekami neparūpējies par smaganām, aplikumu samazināšanu vai baltināšanu. To visu tev var sniegt Blendamed Pro Expert All-in-One zobu pasta. Jaunā zobu pasta aizsargā pret zobu jutīgumu un sniedz aizsardzību visiem mutes veselības elementiem, ko visbiežāk pārbauda zobārsti. Tagad zobu pasta jutīgiem zobiem sniedz vispusīgu aizsardzību. Blendamed Pro Expert All-in-One zobu pasta izstrādāta sadarbībā ar zobārstiem. Beidzot atklāts iemesls, kāpēc dažas meitenes jūtas tik svaigi. Jaunietis krīt ieliktnīši ar vasaras aromātu. Garantē svaigumu līdz pat 12 stundām. Tik līdzīgi mežģīnēm, tik plāni. Kad tu jūties svaigi, to var redzēt. Svaiguma sajūta, ko pamana visi. Ja brīvdienās neesat skuvies, jums vajadzīgs skuveklis, kas nežēlos rugājus, bet saudzēs jūsu ādu. Braun Series 3 ir divas īpašas griešanas sistēmas, kas ar katru kustību viegli noskuj gan garos, gan īsos rugājus. Par 50% mazāk apcārtuma nekā lietojot vadošo skuveklē rotējošu galviņu. Series 3 pieejams arī Wet n Dry modelis, tikai no Braun. Ja tev patīk iespēju bezgalība, ja tev patīk krāsas un jaunākās tehnoloģijas, nelaid garām iespēju tikt pie modernajiem skārienjutīgajiem Samsung telefoniem. Pie Tele2 sākot no 1 lata. Un vienmēr atceries par savējiem, jo tagad neierobežotā daudzumā var zvanīt un sūtīt īsziņas kaut 1 miljonam Tele2 un zelta ziltiņas lietotāju tikai par 2 latiem mēnesī. Pievienojies! Tele2. Mēdz teikt, ka pēdas cilvēki ir laimīgi cilvēki. Tāda šonedēļ ir laimīga ģimene līksmi svinot svētkus. No ceturtdienas līdz svētdienai mazsālīta laša fileja 170 grami maksā tikai 1 latu 79 centīmus. Atdzesēts broilers kika maksā lats 39 kilogramā, bet karstīns gluhvain 1 litrs maksā tikai 1 latu 29 centīmus. Dzer ar mēru, nedari pāri veselībai. Tava ģimene novēl jums priecīgus svētkus. Top! Tepat ir labi. Lai esot ar vistuvākajiem, mīlestība runā bez vārdiem. Jūsu Latvijas mobilais telefons. Man jau neviens pat vairs neprast, kuras Ziemassvētkus pavadīšu. Bet virtuvē, protams. Bet kā citādi, lai tos 12 ēdienus pagatavo? Bet tradīcijas ir tradīcijas. Tad nākamajā gadā būs veiksmu nauda. Svetbank aicina turpināt tradīcijas un noguldīt naudu savā bankā. Ziemassvētku depozīts. Turpinām tradīcijas. Arī 12. ēdiens. Nepalaid garām iespēju runāt daudz un maksāt maz visu jauno gadu. Tikai 26. un 27. decembrī pārnākot uz Tele2 ar savu numuru, saņemsim meteorītu par 4 latiem mēnesī. Nestāvi rindā. Piesakies Tele2 LV. Sveika, mīļā! Kakls? Es te nopirku. Skaidrs. Ledenis nepalīdzēs. Tev nepieciešams kas vairāk. Falimint. Nekādu blakus parādību. Falimint – uzticams līdzeklis pret kaklsāpēm. Dražējies ar spēcīgu atsvaidzinošu efektu, ātri remdē kaklsāpes un palīdz mazināt iekaisumu. Pret kaklsāpēm Falimint. Tu man esi vajadzīgs vesels. Hello. Merry Christmas. Sam. Kad mīlestība ir visapkārt un virs zemes valda balts miers. Kad svētku sajūta virmo sirdī un notiek patiesi brīnumi.
izdzīvo skaistākos svētku stāstus kopā ar saviem mīļajiem. Brīnumu pilnus un sirsnīgus svētkus tev vēl LNT un ādažu čipsu kraukšķīgās sirsniņas. Par jaunumiem sportā Ziemassvētkos. Latvijas hokeja izlases treneru Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenētā Maskavas Dinamo šodien kontinentālās hokeja līgas spēlē Mitišķos zaudēja Atlantvienībai 0-3 turnīru līderiem. Tā bija otrā neveiksme pēc kārtas. Bet Rīgas Dinamo rīt arēnā tiksies ar KHL debitanti Hantimansiskas Jugru un iespējams, ka abu komandu vārtos stāsies latviešu vārdsargi, turklāt vārda brāļi Edgars Lūsiņš un Edgars Masaļskis. Protams, ja veselība atļaus, tad Rīgas vārtus uzticēs Krisam Holtam, kurš atlaps pēc potītes savainojuma. Bet Mikaels Telkvists ierindā atgriezīsies tikai jaunajā gadā. Rīgas Dinamo un Jugras mačs rīt sāksies 5 pēcpusdienā. Latvijas hokeja izlases un Liepājas Metalurga centra uzbrucējs Juris Štāls iespējams varētu pāriet spēlēt uz Grācas klubu 99ers. Par to ziņo Austrijas masmedija. Štālam līdz sezonas beigām ir līgums ar Rīgas Dinamo, taču uzbrucējs piedalījies tikai vienā KHL mačā un sezonu aizveda farmklubā Liepājā un spēlē Baltkrievijas čempionātā. Par jauno Milānas Inter kluba vecāko treneri iecelts brazīliešu futbola speciālists Leonardo, kurš savulaik trenēja zili-melno niknāko konkurenti AC Milānu. Leonardo Inter komandā nomainījis no darba atbrīvoto spāņu treneri Rafaelu Benitesu. Talantīgais marokāņu izcelsmes holandiešu pussargs un Eindhovenas PSV kapteinis Ibrahims Afelais noslēdzis 4,5 gadu līgumu ar slaveno Barcelonu. PSV par futbolista pārēju saņems 3 miljonus eiro, taču līgumā ar Katalonijas superklubu ir iekļauts punkts par spēlētāju līguma izpirkšanas summu, kas sastāda 100 miljonus eiro. Bet Anglijas Premjerlīgas kluba Tottenham Hotspur treneris Harijs Rednaps noliedzis baumas, ka komandu varētu pamest horvātu pussargs Luka Modričs. Britu masu mediji nesen ziņoja par to, ka Modričs varētu pāriet spēlēt uz citu Londonas klubu Chelsea. Latvijas izlases basketboliste Liena Jansone zaudējusi darbu Itālijas klubā Venēcijas Umana, kur visai veiksmīgi spēlēja kopš oktobra mēneša. Ierindā atgriezušās vairākas iepriekš savienotās pamatsastāvu spēlētājas un Jansonei atkal jāmeklē jauna darba vieta. Ziņa izskaņā vēl par iespējams labāko veidu, kā sportiski pavadīt Ziemassvētku brīvdienas, un par to stāsta Edgars Barbaks. Profesionālie sportisti, kam šobrīd ir sezonas pārtraukums, ziemu izmanto, lai gatavotos nākamajiem startiem. Kā viens no labākajiem treniņu veidiem ir distanču slēpošana. Tam piekrīt arī biatlonists Kristaps Lībietis. Tas būtu labs papildinājums priekš nākamās sezonas, priekš vasaras, jo te daudz funkcionāli, teiksim, darbojās, muskuļu grupas gan augšā, presīte, muguras presīte, vēdera presīte, kājas, viss darbojās, Arī LNT sporta un laika ziņu departamenti nolēma pārbaudīt, kas tad ir distanču slēpošana, un lieliska vieta, kur to var izdarīt, ir sniega parks pie pašas Dziesmu svētku estrādes meža parkā. Man tas viedoklis par slēpošanu pilnībā izmainījās, jo iepriekš man tik tiešām likās, ka tas ir tā kaut kāda bakstīšanās, vai arī vienkārši tev kaut kāda slimība, vai tev vienkārši, tu esi vecs, vienkārši tu vairs nevar pa kalnu lejā baigā tempā nomaukt kalnu slēpošanā vai snowboardu, bet te tu tik tiešām saproti, ka tas ir baigais fans. Daudziem, kas vasarā skrien, distanču slēpošana neiet pie sirds, jo nezinot pareizo tehniku, pirmajā reizē tas var likties gan sarežģīti. Treneris noteikti uzreiz pamāca, kas ir kaut kādas mazas nianses, kā tu liec rokas, kā kājas, kā tev viss ķermenis kustās, izskaidro to, un ja tu vēl spēj kaut kripatiņu noķert, un tik tiešām pat nedaudz īstenot pie sevis to, tad tu uzreiz jūt, ka tu to spēj, ka tu to vari. Sniega parkā Sportland ikvienam piedāvā slēpju servisu, kā arī iespēju apgūt slēpošanu un uzlabot savu tehniku Olimpisko spēļu dalībnieka Kristapa Lībieša uzraudzībā katru ceturtdienas vakaru bezmaksas treniņos. Edgars Barbaks, Valcauzāns, LNT. Sportisks, veselīgs visiem Ziemassvētkus. Paldies, ka skatījāties. Tie bija jaunumi sportā.
Sveicināti, labvakar laika ziņās. Kamēr Kristaps Talbergs, mans kolēģis, slēpo, tikmēr mēs apskatīsim pāris fotogrāfijas, ko esat iesūtījuši jūs skatītājs mūsu fotokonkursu. Viena no tām, ko ir iesūtījis mums Nauris no Valmieras. Nu redzam to, ka kaķīts, kurš arī bauda Ziemassvētku siltumu un ir ļoti apmierināts ar dzīvi. Savukārt, Mairita Tarasenko mums ir atsūtījis šo te fotogrāfiju, kur apliecina par to, ka tik tiešām varētu uzvelt nevien vienu sniega viri, bet gan divus. Un kur? Daugavpilī, bet Daugavpilī arī gaidāms nevien lietas, bet arī slapjš sniegs un arī pamatīgs sals. Un turpmākajā diennaktī Eiropas centrālajā daļā mainīgs laikapstākļu fronte, un līdz ar to es domāju, ka lielākoties sagaidīsim mākoņu daudzumu tikai un vienīgi Baltijas valstīs un arī turpmāk Latvijā, kur ir gaidāms nevien lietas, bet arī slapjš sniegs. Bet Spānijā un Portugālē tur gan saglabājās visai sauss un pamatīgi vasarīgi laikapstākļi. Gaisa temperatūras arī visai augsts. Madridē un Barcelonā +6, +10 grādos spīdēs saulīt, ko nevarētu teikt par Romu, kur gaisa temperatūra pakāpsies līdz pat +13 grādu atzīmē un līs lietus. Bet tuvāk Baltijas valstīm redzam to, ka gaisa temperatūras arī pazeminās un sasniegs tikai Amsterdamā un Londonā un Briselē tikai 0, +3 grādu atzīme. Bet tuvāk Baltijas valstīm arī gaisa temperatūras ir zamāks. Viļņā un Tallinā gaisa temperatūras -3, -6 grādi. Bet Latvijā pūtīs ziemeļaustrumu puses vējš ar ātrumu līdz pat 17 metriem sekundē jūras piekrastē un gaisa temperatūras Ventspilī un Liepājā -3, -5 grādu un ik pa laikam sniegs nakts stundās. Ir gaidāms slapjš sniegs un arī lietus. Tepat tuvāk galvaspilsētā -3, -5 grādi, bet nedaudz vēsāks būs Vidzemē un Latgalē. Tas ir naktī, bet dienā gan pūtīs tas pats ziemeļpuses vējš un ātrums līdz pat 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra -1, -2 grādi un mākoņu daudzums būs visai liels un ik pa laikam sniegs kā Ventspilī, tā arī Liepājā. Arī Vidzemē un Latgalē nokrišņi ir gaidām un gaisa temperatūra saglabāsies ļoti zems -7, -9 grādi, ko nevarētu teikt par Latgali. Daugavpilī un Reizeknē tur gaisa temperatūra 0, pat +2 grādi un sagaidīsim slapju sniegu un arī lietu. Bet tuvāk galvaspilsētai mākoņi būs ļoti daudz, pelēks un apmācies laiks rīt dienā. Gaisa temperatūra 0, -3 grādi. Tā ir svētdiena, bet nākošās nedēļas sākumā jārēķina uz to, ka nākošās nedēļas tieši nakts stundās gaisa temperatūras pazemināsies līdz pat 10, -12 grādu atzīmē, lai gan dienā būs siltāks -2, -4 grādi, bet vēsāks paliks nedēļas vidū. Trešdienā un ceturtdienā -4, -6 grādi. Patīk un vakar. Visu labāk! Dāvināšanas laiks ir klāt. Piesaki mobilo internetu tagad un dāvanā saņem modēmu. Īpaša dāvana Tele2 klientiem. Pirmie 2 mēneši par brīvu. Tele2.